Lai atkārtotu satiksmes noteikumus un pārbaudītu skolēnu zināšanas, valsts policijas tēli Runcis Rūdis un Bebers Bruno skolas apciemo 2 reizes mācību gadu laikā. Mēs pastāstīsim tomēr, kā jāuzvedās uz šīs ielas, kāpēc šie noteikumi vispār ir paredzēti, kā viņiem pasargāt pašiem sevi, varbūt ieteikt saviem draugiem, kad, ko darīt, ko nedarīt, un kāpēc šis apģērbs ir nepieciešams, un ne tikai apģērbs. Lukturīši un tā tālāk. Uz jautājumu, vai jums ir atstarotāji, pacēs teju vai visas rokas, bet atstarojošās vestes gan ir vien dažiem. Es nevelkāju atstarojošās vestes, bet man ir atstarotāju uz somas. Un šodien tev iedos vesti, vai tu valkās? Jā. Vai tu zini, kāpēc jāvalkā tā veste? Jā, lai mašīnas mūs pamanītu uz ceļa tumsā. Es nevelkāju vesti, bet man pie somas ir atstarotāji. Kā tev šķiet, ar to pietiek? Manuprāt, jā. Jā. Un kā ir ar ceļu satiksmes noteikumiem, vai jūs ziniet, kā jāiet pa ceļu, ja nav ietves? Jā. Kā jāiet? Ir jāiet pret mašīnu. Lai gan Cernikavas novads ir neliels, statistika liecina, ka pagājušajā gadā šeit noticis 41 ceļu satiksmes negadījums, tāpēc īpaši svarīgi ir bērniem atgādināt, cik bīstami ir kļūt neredzamiem tumšajos rītos un rudens vakaros. Bojā gājušo nav, bet ir 20 cietušie. Tas, jūsuprāt, ir daudz vai maz? Es domāju, ka priekš Cernikavas tas ir daudz, tas ir ļoti daudz. Kaut gan sadarbībā pašvaldību policija mēs organizējam šīs rīta stundās nodrošina drošu pārēju pie skolas, bet ticiet man, tad, kad šīs policijas nav viņa aizkavējusies, tad principā bērniem ir jāstāv un jāgaida, kamēr lielie Rīgas braucēji izskrien cauri Cernikavai, un tas ir liels risks. Un tāpēc mēs tieši domājam, ka šīs vestes varētu būt vēl viens tāds papildus drošības līdzeklis, lai mūsu bērni droši atnāktu uz skolu un arī droši aiziet no skolas. Lai samazinātu negadījumu skaitu un pievērstu sabiedrības uzmanību, šogad Latvijā tiks izdalīts ap 20 000 atstarojošo vestu. 220 atstarojošās vestes, ko mazie tūdeļi steidza uzģērbt, saņem arī Cernikavas pamatskolas 1. līdz 4. klašu audzēkņi. Uzvilkšu, lai redzētu, kur iet, un lai mašīnas redzētu, kur iet. Kā tad ir, vai tu ievēro visus tos noteikumus, ko tas stāstīja filmiņā un ko policists stāstīja? Kā jāiet pāri ielai? Jāskatās pa labi un pa kreisi. Bet tu tā dari? Jā. Lai skolēni neaizmirstu, kā tās jāvalkā ikdienu, par to tikšot runāts arī skolas vecāku padomē. Ceļu satiksmes noteikumi nosaka, ka atstarojošās vestes vai apģērbi ar atstarojošiem elementiem slikti apgaismotās ielās vai ārpus pilsētas ir jāvalkā obligāti.